Es sveiks sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Pieķerta sportojot komanda šajā epizodē ielūkosies, kas tad īsti notiek karsējmeiteņu aizkulisēs, kā arī izmēģināsim kādu jautru stafeti. Mēs esam gatavi. Aiziet! What you gonna do with that dessert? Do what, do what, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, da. Murder that, dance up, dance up. Pieķerta sportojot komandai veidojot sižetu par karsēju meitenēm, noteikti uzreiz nāk prātā basketbols, jo kur gan citur karsēju meitenes var atrast, ja ne basketbola spēlē, kur starplaikos un minūtes pārtraukumos, kad paši sportisti atvelk elpu un treneri dod norādījumus, publiku izklaidē karsēju meitenes. Un šodien esam ciemos pie Baronas LDZ meitenēm, kuras dažas iesildās, bet citas ir gatavas atbildēt uz mūsu negluži āķīgajiem, bet interesantiem jautājumiem. Kā jūs vispār nokļuvāt šajā, teiksim tā, karsēju meiteņu apvidū? Sākumā bija tāda studija GDS, kurā mēs bijām vienkārši dejotājs, kur bija tā kā novirziens, vai kā saukt, karsējs, jā. Un tad mums zvanīja Baronas menedžeris un piedāvāja, vai vēlamies sadarboties ar viņiem. Un tā arī, es neatceros, kurā gadā, pirms 4 gadiem jau mēs sākām. Hanzas vidusskolā tad notika spēles. Un kopš tā laika, jā, mēs dejojam Baronas karsējās. Tas jums tagad tās tā kā hobijs ir vai tomēr darbiņš? Gan. Hobijs, ar ko arī var nopelnīt, bet mēs neskatāmies to kā uz darbu, jo tomēr dejot ir liels prieks un darīt to, ko tev patīk, un ja tev par to vēl maksā, tad tas nav vairs tā kā darbs. Tas vairāk kā dzīvesveids un prieks to darīt. Vai karsēju meitenes ir, teiksim tā, pielīdzināmas, salīdzināmas ar sportistiem? Protams, mēs tomēr trenējamies kā visi pārējie sportisti. Mēs arī, diemžēl, gūstam traumas, kas ir katrā sporta veidā, un jā, protams. Jā, bet sporta veidi ir tik daudz un tik dažādi, bet basketbols ir, teiksim tā, visizplatītākais karsēju meiteņu vidū. Kāpēc tam? Basketbols? Tas ir noteikti no Amerikas iegūts, jo sākumā mēs bijām karsējas arī tajā studijā, kā jau teicu, bet mēs nedejojam vairāk basketbolos, bet citos pasākumos. Arī futbolā esam dejojuši, arī volejbolā, bet kāpēc tieši basketbols? Tas ir vairāk, es domāju, tieši no Amerikas aizgūts, bet nav tikai basketbolā. Tur vienkārši ir vairāk konkursi, kā zvaigžņu spēles. Un vairāk cilvēki apmeklē basketbolu Latvijā nekā citas sporta veidi. Nē, hokeju arī apmeklē, jā, bet tur arī ir karsējs. Bet tur ir augsti. Tur ir augsti, jā, bet tur arī ir karsējs. Jums tas ir brīdis basketbola spēles laikā iznākt un to minūti, es nezinu kā, nodejot vai atstrādāt, laikam jau, ka nē. Vienkārši nodejot jau labāk. Nodejot noteikti, mēs to noteikti izbaudam. Un gaidam katru minūti, kad pienāksim, ejam uz laukumu ar prieku. Bet ir reizēm tā, ka tā minūtes pārtraukuma netiek ņemta vispār. Ko jūs tad darāt? Tad mēs malā priecājamies par komandu tik un tā, jo mums patīk basketbols, mums patīk atbalstīt savu komandu. Un tās sajūtas, kad tuvojas beigām spēle un tas saspringtums ir tiešām lielisks, ka it īpaši, ja mēs uzvaram, it īpaši, ja ir liels pārsvars, tad emocijas tiešām ir lielas un izbaudīt var tiešām spēli arī nedejojot. Tad jūs noteikti esat sastais laukuma spēlētājs. Jā, Noteikti. Jā. Ir dažreiz pat situācijas, ka pašām gribas iet uz laukumu un spēlēt viņu vietā. Bet, jā, noteikti esam sastais spēlētājs. Kā tad izpaužas jūsu treniņi? Mums ir tā, ka mums ir 3 reizes nedēļā treniņi. 2 reizes mums ir horeogrāfijas treniņi, kuros mēs mācāmies jaunas dejas, atstrādājam dejas, mācāmies stantus, trikus. Un tad mums ir arī akrobātikas treniņi, kur mēs ejam uz Olimpisko sporta centru. Un tur mēs trenējamies pie profesionāla trenera. Tā arī, principā, Tāds diezgan nopietns tomēr tas karsēju meiteņu, teiksim, sports. Jā. Jā. Jā, kaut vai tāpēc, ka to traumu dēļ tas ir ļoti bīstami īstenībā, jo
varbūt ir cilvēki, kas zina, kas ir karsējmeteņu sports, un viņi redzējuši, kādi ir metieni un triki. Ja nokrīt, visādi gadās. Tāpēc noteikti tas ir bīstams un sarežģīts sports, ne tikai kratīšanās un dejošana laukuma vidū. Un Laura mums ir dzīves piemērs, kad mēs gatavojāmies šī gada zvaigžņu spēlei. Viņa nokrita no 3-stāvīga stanta un ieplēsa potītas saites. Līdz ar to tagad es sezonā nevaru piedalīties. Kā ir ar jaunām dalībniecēm, vai jūs ņemat pulkā arī kāds cits dejotājs? Protams, jā, katru gadu notiek atlases, kur atnāk jaunas meitenes. Mēs viņām mācām deju. Viņas parāda savas dejot prasmes, akrobātiskās prasmes, un tā arī tiek izvēlētas meitenes jaunās. Tad ir jābūt kaut kādai tomēr tā iepriekšējai sagatavotībai un kādiem citiem priekšnoteikumiem. Jā, kā jau teicu, vajag akrobātiskās iemaņas, vismaz daudz maz. Protams, dejot prasmē jābūt, jo grūti ir iemācīt no nulles dejas. Un pozitīvai meitenei jābūt, jāpatīk basketbols, nevis ar nepatīk iet uz spēlēm. Daudz jāsmaida, tas ir ļoti daudz jādara. Jābūt pašpārliecinātai noteikti, jābūt, jā. Vai jūsu grupā, jūsu kustībā, teiksim tā, ir kaut kāda pienākuma sadalīta un kāds ir pavisam galvenais? Mums ir pienākumi sadalīti. Pirmkārt, katrai meitenei arī ir savs pienākums. Piemēram, viena meitene atbild par laiku spēlēs, otra meitene par iesildīšanos, atsildīšanos. Trešā meitene jābūt obligāti lūpkrāsai līdzi vai matu lakai. Viss, kas nepieciešamais, bet kopumā treniņus vedamies ar Dagniju. Tagad es mazāk vadu, bet kopumā gada laikā, jā, mēs vairāk treniņus vadam, bet ir arī te mazie pienākumi, kā teicu. Par tiem kurioziem vai ir gadījušies pašā spēles laikā? Noteikti. Nav tā, ka tas gadās katrā spēlē, bet noteikti tā ir. Un pašām pēc tam ir smieklīgi atcerēties, kad kāda kaut kur nogāžās, sajauc kādu deju soli, bet tas ir normāli. Tā gadās. Jā, es esmu nokritus pāris reizes, ir bijis visādi. Bet mēs paši pēc tam pasmējamies un atceramies. Nav tāds baigais kaut kāds, ka mēs uztraucamies par to, ka sajauks kaut kas. Lielākoties skatītāji bieži vien pat nepamana, ka mēs esam kaut ko sajaukušas. Bet, jā, protams, ir visādi kuriozi bijuši. Par skatītājiem, jā, arī runājot. Vai viņu vidū nav izveidojies kaut kāds stereotips par karsējmeitenēm? Noteikti ir stereotips. Varbūt varētu teikt tā, ka skatītāji vairāk domā, ka mēs treniņos īsti neko tā nedaram. Padejojam nedaudz uz laukuma un tā, bet patiesībā mēs cītīgi trenējamies un ļoti nopietni pieejam tam. Nav tā, ka mēs neiespringstam un tā, bet mēs cenšamies. Ir grūts darbs līdz tam rezultātam, kad skatītāji redz un viņam liekas, ka tas ir elementāri, ko viņas tur padejo, uztaisa kādu triku, bet līdz tam, lai nonāktu, ir tomēr jāpastrādā. Jā, tā viena minūtīte, ko redz skatītājs, tur tomēr apakšā laikam ir tas lielais, garais stundu un mēnešu darbs. Viena minūtīte noteikti nav mēneša darbs, bet noteikti arī nav minūtes darbs, daudz vairāk. Karsējmeiteņu, teiksim tā, sports, droši varam teikt, ka tas ir sports. Nav nemaz tik vienkāršs, tik viegls. Tas ir skaists, gracios, veikls un arī sportiski un fiziski grūts. Jā, paldies Barons Audēzē meitenēm, bet tagad mēs pievērsīsimies frīzbijam, kur ir mūsu labi zināmā komanda Moments, ir paveikusi šādus tādus labus darbiņus.